Stādies priekšā, lūdzu. Es esmu Haralds. Jā. Saule Latvijas ēdināja, tur, kur galdi satikās. Balta jūra, zaļa zeme, Latvijas zelta atslēdziņa. Paldies par dzejoli, kādēļ tu saulesbrilles uzvilki? Nepazīst. Labi, godīgi nopelnīts rabarberu sīrups. Varbūt tu vari arī pēc nogaršošanas sniegt kaut kādas atsauksmes citiem lietotājiem, dzērājiem. Pēc kā garšo? Tas rabarberi. Vai ir jūtama pavasara garša? Jā. Ja? Un varbūt kāda vēl cita garšas nianses jūtama? Mazliet pēc bāršas. Mazliet. Jā. Tātad ir tomēr tas pavasaris tur iekšā, ja? Pilnām aumuļām. Labi, liels paldies tev par šo atsauksmi, un tad gaidīsim tev atkal ciemos. Labi. Tā. Lūdzu, stādies priekšā, kā tev sauc? Haralds Kauers. Ja. Ko jūs vēlaties, Harald Jaunskungs? Es vēlos upeņu sīrupu. Upeņu sīrupu. Jā, un par šo jauko upeņu sīrupu jūs esat gatavs nodziedāt mums dziesmu, es sapratu. Es noskaidīju dzejoli. Labi, ļoti vēlos to dzirdēt. Saule Latvijas ēdināja, Baltas jūras maliņā. Vējas smiltis putināja, ko lai dzēra Latviju bērni. Es atvainos, Harald Jaunskungs, bet jūs, man liekas, to jau skaitījāt iepriekšējo reizi. Citu, bet kaut kas līdzīgs ļoti bija. Ja? Nu labi, bet jebkurā gadījumā jūsu daļrada tiek novērtēta, un es jums izsniedzu godīgi pelnīto meleņu sīrupu. Paldies! Uz veselību! Kā jūs sauc, lūdzu? Smilkšķēršu meiteni. Nē, nu pagaid, nu nē. Nē, tas jau iet dzīvajā. Nu pagaid. Pēc patītas. Kādas? Kaut vai Ziemassvētku pantiņu. Varbūt tālaus taurētāju proti. Aizsver visu? Jā, lūdzu. Ne, viss jau pasaule jau skatās jūs, tas uzreiz iet dzīvajā. Super. Lūdzu. Un balva arī, ja vēl zaka. Kāda ir balva, jā. Ok, bet tad tas būtu kas, ko es varētu pagaršot. Man draudzene ļoti kristīga. Jā, kā jūs saucat? Ieva. Jā, Ieva. Nu tad kādu dzejoli jūs skaitīsiet? Kāds būs priekšnesums? Es skaitīšu no Šekspīra maziņu gabaliņu. Sarunāts. Man ir jāapdomājas, un tūlīt aizmirst tās vārdi, kad man ir filmas. Tās sarežģītas vārsmas, es zinu. Jā. Bet nekautrējieties, stāstiet. Man izkrīt no galvas, es te atceros. Pagaidies, Varbūt. Nē, bet es tūlīt atcerēšu. Tā nevar filmēt, kamēr es neatceru. Nē, es nefilmēju vēl, es tikai gatavoju. Varbūt ne tik sarežģīti, varbūt vienkārši pīrāgu un abagu. Labi, jā. Viss. Pīrāgam un abagam abi gali apdeguši, nāciet bērni. Ko darīt? Mieloties. Nē. Jā, mieloties. Jā. Nāciet bērni mieloties Ziemassvētku vakarā. Paldies. Un jums arī kāds dzērienu? Paldies. Varbūt tomēr padomājiet, bet varbūt vienkārši kādu dzeju gribat noskaitīt. Nē, nebūs īstām. Varbūt deja vai dziesma. Varbūt kāds priekšnesums. Tā parasti no bērndārs bērni saka, ka viņi nekā neprot. Parasti jau mums būtu jāprot kaut kas vairāk. Es negāju bērndārs. Jums pašmācības ceļš? Nu, tajā laikā vēl varēja neiet bērndārs. Skaidrs, labi. Kā jūs sauc, lūdzu? Ieva. Ieva, jā. Un tad es gaidīšu jā to jūsu dzeju. Ak, mans labais kungs, kaut cik jūs spētu jūsu prātu grozīt, tad teiktu, piedodiet un izlikstiet. Ja kļūtu zināms, ka viņš nemīl jūs vai ka viņš tīšām tracis sacēlis, tad sakiet, ka es ļaudis nepazīstu. Nu, sauciet viņu. Paldies jums. Un Jā. tai godīgi nopelnītais dzēriens. Bet pēc tāda skaista dzēlīt man draudzenei arī, jo viņai vajag atcerties. Ziniet, viņai jau iepriekšējo reizi tika kredītā, jā? Varbūt tomēr jūs, Jankons, varētu kaut kādu daļrads izpausmu dot ārā. Paskatīt, viņa pati par sevi daļu, un par to viņai pienākās viena. Ziniet, jums ir liela tiesa, jā, Jā. par to jums lūdzu. Un kā jūs vismaz sauc? Māja, patīkam iepazīties un uz tikšanos nākamo nedēļu.